izstādi, porcelāna izstādi. Lūk, tādā izstāžu namā Rēzeknē. Un pēc tam pastaigāsim pa Pilskalnu. Ilgi gaidītā porcelāna izstāde uzmanību trauslas. Grāmatas par porcelānu, servīzes, Rīgas mākslas porcelāns, sīkplastika, Celāna dzīve, Kužņecova, Rīgas porcelāns fajans, un sākam skaisto izstādes apskatu. Iesen izgatavotas figūras. Kužņecova fabrika. Un šie arī Kužņecova. Zefīra darbiņi. Šeit arī Kužņecovs no 1920. līdz 1940. gadam. Tādi eksemplāri, kas nav redzēti. Zina Ulste un Beatrise Kārkliņa. Mums arī ir Beatrises Kārkliņas darbi. Un arī ir izstādīti ar alus kausiem. Rēzekne, mākslinieku pilsēta, mākslas pilsēta. Liels loks, kā tālumā var redzēt Ziemeļas mākslas, tāda radošākā tāda. Vai kultūras nams, vai tāda, kas sajiets radošiem cilvēkiem. Porcelāna figūra, kas izgatavota Itālijā. 50. gadi.
un kā jums tās mākslinieces krestas. Jā. Kuznecova porcelāna. Turētā ar ziediem 37.40. gads. Tuntulis. Rīgas keramikas fabrika. Kuznecova, latviešu meitene nacionālā tērpā. Taurētājs. Meitene tautas tērpā. Vecītis, kas grib karotes. Tālāk mums iet Laivons Agačjans, Aina Lelupe, Auseklis Bauškinieks. Man laikam šis ir pats mīļākais stends, jo šeit ir šie daiļie taurenīši. Atspīd no loga. Un šie lielie dejotāji tik tiešām ir mans sapnis. Tāds zilais taurenīts ir. Arī zilais sāda nav. Tu nezinu, šis ir. Ak, jau. Vēl mazliet paskatīsimies, šeit atspīd no loga. Tautas deja autora Gusta Siliņa Kuznecovs. Šķīvīši arī līgotāji Kuznecovs. Balerinas Itālijas meitenes Oi, ierēdītas, jā. Un tur Viss. Itālismas logā arī atbraucis pats pirmais Jā. tilts bija 50. gadu Itālijas porcelāns. Tik tiešām neredzēt tagad. Pamats mums uz Rīgu, jā, bet nu arī, teiksim tā, kas vēl tajā laikā tika ražot citviet nedaudz tādam ieskatam, ir kādam arī ārvalstniekam, vai tas ir Itālis, vai tur Ukrainis, jā.
Un tur viens stends ar Meisenu un Gārneru. Arī ir, jā. Nu, tur vienā stendā dažas figūras. Jā, es arī tā. Un šis skīvis stāvēja Kārlim Ulmanim kabinetā. Lūk, tā pastāstīja mums. Kurš būs gada drosmīgs uzminēt, kur ir visdārgākā figūriņa? Retums laiks, kas tā izgatavot dažādi momenti. Vai padomu gados 50. 70. piemēram, rekur sitienu taisnīt figūriņas? Vai darīt pat laikā, piemēram, rekur autors tikai 2 taisnīt čurājus, puisis, jā? Iestarpīgi. Kaut gan arī tāds, kas bija sīkos taisītas, arī bija kādas, kas maz salūvāšās. Salēt varmās. Atcelāna masu vai fajans ar masu liet varmās, tad redzēt. Jā, nesi pirmais, kas to saka. Sanākais šķīvītis ir šķīvītis. Neaizstāv aktuāli dēļ šobrīd šeit ir rekur šis šķīvis. Nu jau pusotru gadsimtu vecs. Otrā pusē vācu valodā ir atstāts arī vēstule nākamajām paaudzēm. Ja tā burtiski tulko, tad es tāds un šī tāds, nu tur tas garais uzvārds vācu. Būdens Rīgā 1882. gadā pats izdomāju un pats apgleznoju. Tieši tik vienkārši. Bet te kā saglabājies mandelas no veidu. Tautu meita. Tā ir apakšā Kuznecova fabrikas zīmogs, bet reku tāda pati meitene, tikai savādāk apgleznota. Tā jau ir Rīgas ķeramikas fabrikas zīmogs, kaut gan, nu, tā ir tā pati forma. Reku, piemēram, onkulītis sēž grepu karotes. Viņam ieskatāmies ar apakšā arī cauri redzēt, ka ir iemiets Kuznecovas Latvijā zīmogs un virsū jau uzlikts Rīgas ķeramikas fabrikas zīmogs. Jā, un tur tādi momenti. Bet, vai, piemēram, rekur 2 figūrijas, tas idejas ir vienādas, vienā tajā pašā formā būtībā lietas, bet tas ir fajans, kas ir nedaudz cits materiāls, un rekur ir apgleznots porcelāns, bet figūra ir tā pati. Jā. Un fajans, jā, fajans ir, rekur arī redzēt šis te pāris, tas arī fajans ar to tīklojumu, ko sauc par krakli. Kraklē, jā, tātad, Citais jautā, vai viņš nesadarbs, jā, vai kas ar viņu ir, vai tas ir defekts. Nu, tas ir defekts, tas īstenībā ir arī efekts. Jā. Kādreiz, pirms 100 gadiem, cilvēki taisīja traukus un arī figūras, bieži vien no fajansa. Jūs uzstājat rūpnīcā. Jā. Pēc tam? Kāpēc tam? Cik pēc tam beigās? Mēs viņu novīdinājām. Cēl nakapolu visu. Nu, bija nakapolu arī, kā tur bija Kuznecovas baznīca. Formas nav palikušas. Kāda? Varbūt kāda vēl. Kura jums ir vismīļākā servīze no jūsu kolekcijas izstāstā?
tagad stāsta, ka šeit ir 7 privātās kolekcijas apvienotas. 7 privātās kolekcijas apvienotas. Daļā servīza Gauja. Arī Ukrainas Polonskas keramikas izstrādājuma fabrika. Paskatieties, kāds šeit ir skats. Upīte un baznīca. Tādi grāmatu turētāji mums arī ir. Viena tikai dāma dejotāja ir. Lāčplēsis ir bruņinieku, jā, 50. O, šitāds. Ļoti bija šobrīd nesaka.